Nesmēķēt, vairāk kustēties un ievērot diētu ar mazāku treknumu un sāls daudzumu – tās ir lietas, kuras jāievēro jebkurā vecumā, lai izvairītos no sirds un asinsvadu slimībām. Tā veselības mācību stundā, kurā Rīgas centra humanitārās vidusskolas skolēni iepazinās ar sirds veselības riskiem, stāstīja kardiologs Andrejs Ērglis. Augsts asinsspiediens ir bieži vien jau ļoti agrā jaunībā, un nav jau pat arī tik svarīgi, ka tas ir vai nav šī brīdī, bet svarīgi, lai tas arī nebūtu turpmāk. Un, ja tas ir, tad, lai tam pietiekami ātri pievērst uzmanību jauniešu. Rīgas centra humanitārās vidusskolas 11. klases skolēniem bija dots arī mājas uzdevums – nedēļas garumā mērīt asinsspiedienu saviem ģimenes locekļiem. Kā uzsvēra Andrejs Ērglis, ar skolēnu starpniecību paveikts nozīmīgs darbs sabiedrības informēšanā par sirds slimību riskiem. Mēs faktiski sākam tādu milzīgu kampaņu īstenībā par veselību. Cik uz veidu iztēloties, viena klase, 20 tie bērni, pieņemsim, ka visi nav, bet tie jaunieši izmēra saviem ģimenes locekļiem, kas ir 4 cilvēki. Tie uzreiz aptvērt 80 cilvēku, kad mēs zinām asinsspiedienu. Sirds veselības mācību stunda bija daļa no informatīvās kampaņas Izmēri asinsspiedienu, nosaka riskus, kur organizē pacientu biedrību par sirdi LV sadarbībā ar Latvijas kardiologu biedrību. Informatīvo kampaņu turpinās citi pasākumi, piemēram, akcija Rīgas centrāltirgū aprīļa beigās. Tā ir vieta, kur pulcējās ļoti daudz ļaudis, visdažādākie ļaudis, cilvēki, kas arī nāk iepirkt speciāli veselīgu pārtiku. Tāpēc šoreiz nolēmām tādā vietā, kurā mēs aicinātu cilvēkus mērīt asinsspiedienu un saņemt arī konsultācijas par sirds veselības riskiem. Speciālisti atgādina, ka paaugstināts asinsspiediens ir riska faktors sirds saslimšanām, tostarp infarktam un insultam. Konstatējot paaugstinātu asinsspiedienu, pirmkārt jāvēršas pie ģimenes ārsta un jāseko viņa norādījumiem.